Kā? Nu, kur tu gribētu aizbraukt? Zini kā, es uz Franciju vēl neesmu gribējis aizbraukt. Tur Eifeļa tornis vai ne? Tas ir kā 3. Un jā, laži kājas, proteīns. Labāk uz Itāliju. Tur ir tik skaisti un silti. Un tie Cēzara salāti, ak, Dievs. Zini kā, braucam sākam uz tavu valsti un tad uz manēju. Labi. Jā, būs kā Eiropa, tas ir kā tāda liela. Tikai bez mazāk pēdusībām. Bet braucam takas. Par kā tagad? Nu, tātad. Tā kā sakavājāmies un braucam? Jā. Īstenībā labi doma, jā. Tad es iet ar mandā. Davai, jā, es ietaitīšu to. Ola, lūdzu ieliec čemudaļu špaksi. Labi, jā. Vai tev vecāki neko neteica, ka tā pēkšņi tā pazūda, kā brauc uz citu valsti? Tu jau zini, man mamma, viņai vispār nav laika. Un tu teici, lai izklaidējos, un vispārējais teici, man sāks ar tevi neteici. Es mammai pateicu, ka brauc uz strādāt ar darba darīšanu. Es domāju, es noticēju, ka man darbs būs. Bet kādiem nolūkiem jūs šeit esat?
Es braucu uz Itāliju. Uz Itāliju? Es arī gribētu aizbraukt uz Itāliju. Bet varbūt man jūs uzaicinātu kādu deju, un mēs varētu kā forši laiku pavadīt. Nu, es nedejoju. Kā ne? Ejam, vai es iemācīšu? Ejam. Nu, nezinu. Es laikam iešu skraidīsi. Ejam. Es nedejoju. Nu, nē. Iet viņu mierā. Paldies, ka izglāb mani. Kā tev sauc? Es sauc Roberts. Piedod par tām mantām. Toreiz, es domāju, ka Eita tāda patiesībā nav. Jā, tas nebija tieši ko patīkami, bet ko vērtīgi. Kā tevi sauc? Mani sauc Izabela. Prieks. Kāpēc tu esi viens? Sanāca tāda ķibele. Mēs ar draugiem plānojām ceļojumu, bet beigās strīdējāmies naudas dēļ. Tas arī kaut viens. Uz kurien tu brauc? Uz Vāciju. Mēs braucam uz Vāciju, uz Franciju, un tad uz Itāliju. Tu varētu braukt ar mums? Jā, labprāt. Es domāju, mēs viņiem varētu arī pateikt no rīta. Un ja mēs gribam ātri celties, mums vajadzētu iet gulēt. Jā, ar labu. Ar labu. Apdzīvot pēdējā. Labāk paklusē. Es jau tagad nošķirīju savu mašīnu. Bet pats vainīgs. Iedod rīksti. Ak, Dievs! Šta dziesma? I got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure like times with company. And I'm leaving tomorrow. Vai aizvērties? When I'm gone, you gonna miss me when I'm gone. You gonna miss me by my hair. You gonna miss me everywhere. Oh, you gonna miss me when I'm gone. Es gribu ēst. Nē, bet beidzās. Nopietni. Mēs varētu aizbraukt uz kādu veģetāriešu restorānu. Es gribu kādu salātu. Nē, es gribu kādu normālu ēst. Vai ne? Burgeri. Ak, Dievs. Kā? Suvirzīm uz pizzēriju. Jā, vienkārši braucam uz pizzēriju. Labi. Kas tie pa krēsliem? Kāpēc koki? Viesmīli! Labdien! 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 Uzreiz pasūtīsiet? Jā, man lūdzu bekonu burgeri, lielos kartupeļus, sīkolu gradzenus, un jums ir kaut kāda ēdama kārta saldījuma ēdieniem vai... Viņam nebūs saldīgi aizmirsts. Mēs daudz. Kāds Mēs saldījums? mētāties. Cheeseburgers un golf. Ņemt salātus vai salātus? Salāts. Man būs cēzara salāti un bez vistas. Jo es neesmu daudz, tas veģetārietis, jūs saprotat. Man būs... Un negāzāt ūdeni, bez burbulīšiem. Tas beigas ir? Jā. Man būs viens sandvičs un sierkūti.
viss? Jā. Jūs gribat dzirdēt anekdoti? No. Klausieties. Traktorists Pēters iekāpa Bentleyā un nomira no komforta. Ūdens bez burbulīšiem? Nu, tavas jogas saprot tikai tu. Jā. Saka, atcerties? Paldies, nehigieniski. Novāc cepuri, tūlīt. Liels paldies. Es nopietni ēdu ar... Kāpēc tu ēdi ar rokām? Kā tavs darbība? Kā tu nevis savas rokas laucīt miksēt? Kas jums izvēlēs? Paskatieties, te ir bukletes par mākslas izstādi. Wow. Un viņiem tikai pāri malai. Aizejam? Mēs atbraucām Jā. šeit, lai izklaidētos, jūs lai iet pa mākslas izstādi. Nē, es gribu aiziet. Bet mums tāpat nav ko darīt. Ļoti gribu. Kaut vai. Bet mums jāiet tagad, ja mēs gribam paspēt. Viņa beidzas pēc stundas. Atpēdam. Mies mīlī. Jā, lūdzu. Vienkārši nopietnēs. Jā. Jā, droši. Bija ļoti garšīgi. Jums ir ļoti slikta apkalpošana. Pagaidi. Krēsli, kā... Pagaid, dzeram nauda. Paldies. Sveiki, dārgie izstādes apmeklētāji! Šomēnes mums ir vācu, ražotāja, Hansbrunē izstāde. Tātad te viena sieviete, bet 3 burtības. Esi gatava? Jā. Pirmā glezna. Pirmā glezna. Sieviete, laimīga sieviete. Sieviete, kas izcīnījusi visu, pati ar saviem spēkiem. Kaut kādi klēkši, es pat tā varētu zināt. Ir Un aizveries. veiksmi karjeras. Protams, katram laime ir citādāka, bet šai sievietei tā ir mazliet man kā arī vakarīgi. Kad jautājums? Cik vērti ir šī glezna? Mēs gleznas nepārdodam, jo Hansa rulē emocionālā vērtība, ko viņš šajās gleznās vilcis nav nosakama nekādās naudas vērtībās. Mēs esam gatavi otrajai gleznai? Jā. Sieviete! Otrā glezna! Sievietes pats! Mērķtiecība un tiekšanās pēc sava mērķa. Nu, ak, Dievs, jums mazais brālītis kaut kādu tādu varētu zīmēt. Varbūt no otras puses izskatīsies labāk. Tiešām. Jā. Mēs neviena glazna no vienas puses neizskatās labi. Paskat, tur kleksis. Olaf, Leksis. aiznesam. Nu, glezna, kā tas ir interesanti. Nē, te visi ir klekši, visi ir vienādi. Vai esat gatavi kulminācijai? Jā! Trešā glezna. Sieviete kaislības, elegance, bet trauslums tajā pašā laikā. Un mēs varam izsacināt. Tur ir ko izsacināt? Saprotiet, kādēļ Hansbrunē ir šādas 3 gleznas? Tur ir parādīt, ka tikai vienā cilvēkā var būt viena tā būtība. Protams, ir raksturs Tad ir īpašības. kaut kas, esat glaznas ir kaut kas vairāk. Jā. Vai Protams, jūs iedarīties, jūs saprotat, sieviete kā tā
vairāk nekā tikai... Pies alafaizi. Nē, nopietni. Nezināju, viņa teica, var būt emocijas. Alafaizi uz mašīnu. Es arī lūdzu tādu uzvaznot. Tikai gaidiet man pie mašīnas. Ak, Diev. Es līdz būšu. Labdien. Man lūdzu krāsas. Eļas, akvareļu vai gošas. Dodiet visas. Un tad vēl molbētu. Yes. Audeklu. Mums tikai masās. Jā. Dodiet visas. Arī šitos ielieciet, jā, kas vēl? Tas ir otrs? Jā. Jā, tas arī. Arī tās. Cik tas viss kopā būs? 396 eiro. Paturiet atlikumu. Paturiet. Visu labi. Jā, visu labi. Tas ir molbēts. Es tālieku audekļus un es nopirku audekļus un krāsas un es teicu, es gleznošas. Es arī varu kaut kādas slēpes. Nu, labi, tā nauda būtu bijusi suvenīriem, bet to visu, kas man bija, tos ir... Pagad. Pakasēvišķi. Jūs sapratāt? Jūs sapratāt? Dami! Benzīna nauda! Tu saprati, tu iztērēji benzīnu! Ak, Dievs! Kā tu vari izdarīt visu naudu? Kā varēja? Nu, gadījās. Tā bija benzīna nauda, to saproti? Ko tu streso par to naudu? Nauda nav svarīgākais. Turpretī mums vēl pilna bāķi. Zini ko? Aiziet mājās. Braucam mājās. Man vajag uz Itāliju. Ko? Bet kāpēc? Man Itālijā. Nu saki. Tur ir mana māsa. Ko? Man ir 18 gadiem. Mamma uzstāvinēja vēstuli, kur ir teikts, ka man ir māsa Itālijā. Tur ir teikt tikai adresi. Skaties, es vairāk neko nezinu. Bet tiešām. Man tiešām jātiek līdz Itālijai. Pagad, kas tas tikko bija? Kā? Laikam benzīna beidzās. Tu teici, ka mums vēl pilna bāka. Nav mana vairs, to mašīnu pa 3 ietēm es pirku. Ak, Dievs, kurš idiots vispār pār tāds mašīnas? Un šeit paņem aiziet? Kā es tikšu uz mājām? Tu vēl mācīt ko? Un re, kur aiziet mūsu nauda? Keita, mēs kaut ko izdomāsim. Izdomāsim ko? Kur mēs dabūsim naudu? Un galvenais – benzīnu. Evo, kas tas par mūsēnu mašīnas priekšā? Nekur. Kas mums atkal pa nelaimi seko? Ko vēlēties? Ko? Kas tas ir? Tu vispār saproti, ko tev saka? Nē. Tev jautā, kas tas ir? Keita, tu zini franču valodu? Tas tagad nav svarīgi. Kas tas ir? Neredz te kalnu. Ar kazinu. Tie galvi. Un tās sniegotās virsotnes. Un tie koki. Un tā kalna. Ļoti skaisti. Vai šī glazma tiek pārdota? Tev jautā, vai tu gribi pārdot? Es varu pa brīvu manošu, jā? Olaf, tu galīgi jau! Paskaties uz to zelta pulksteni. Uz 2000. Ak, Dievs, paldies! Mums būs nauda! Mums ir nauda! Mums nav kur palikt. Satūkst, kur mēs gulēsim. Nu, ko tu raudi? Kas skaiši jūsu draudzenē? Nu, ir jau saturs un mums nav kur palikt. Es domāju, ka tā
nebūs problēma. 4 cilvēkiem palikt manā milzīgajā mājā. Ak, jūs esat tiešām? Protams. Tik forši! Paskatīties man ar īpašo aparātu kolekciju. Te būs gleznas, un šeit ir mūzikas instrumenti. Ak, Dievs, es atceros, kā spēlēju 10 gadus atpakaļ. Varbūt jūs vēlētos pamēģināt? Nu, varbūt, var jau. Jā, Izabela ir noskaidrojusi visu par savu māsu. Nav pietiek? Nu, Olafs ir diezko liela rīma, tāpēc... Jums iedod vairākus tūkstošus. Es zinu, bet vienkārši... Labi, es iedošu vēl, bet pēc tam atdosiet visu līdz pēdējiem centam obligāti. Absolūti. Es tā padomāju, labāk izbraucies pāri šeit, Francijā. Paga ko? Nu kā, Francija katru mākslinieku sapnis. Es gribu izbaudīt visu, kas šeit piedāvājums. Un mašīna? Nu, es jums atstājuši, man vairs nevajag atsākt staigāt, ieradīšu jaunas vietas. Tiešām tas, ko tu vēlies?
Nē, viņš nav Nelsons, bet viņš nekad nereiķinās ar nevienu citu. Viņš domā tikai un vienīgi par sevi. Kā ir bijis vienmēr esmu pieradusi pie tā. Ienāc man kādā benzīna kā? Reiz nāk, ka pēc 300 metriem būs kaptels. Prasās par kādas mājas piestas augstas. Roberts atrad logaidu. Es vēl pusītāt, ir to māsa. Nē, tikai zinu viņas mājas adresi. Bet ziniet, kaut kā jūt, ka viņa tā skaista, eleganta. Mazliet nosvērta sieviete, kur katru rītu pie kafijas tasas pārlast vējiem līdzi. Tad viņa došanās uz darbu apmeklē kādu draugus labības. Vai bikamjogu. Kas to jau neuztaču? Pēc 50 metriem griezies pa kreisi. Jā. Nu, esam klāt. Jā. Sieties. Majonēzi, kečups. Viss? Jā. Jep. Jā. Teiks, kur teisi? Skaidrībā? Jā, viss labi, esmu tieši aiz jums un sekoju jau kādu brīdi. Ja meitene sāk kaut ko nojaust, ja kas uzreiz raksta? Jā, labi. Pagaidīts nāk. Jā. Kur viņš ir? Kur tu biji? Es stodēju. Mēs tevi iekšā neredzējām. Jā. Viss ir kārtībā, es biju īstenībā kājas un... Ok, nu. Vai man tikai tā liekas, vai tā mašīna jau kādu laiku ir aiz mums? Seko? Ko? Kāda Nu, mašīna? tā melnā, tur tikai viena ir aiz mums. Nu, un mašīna kā mašīna. Kāda mašīna? Nav tā mašīna. Nu, Kāda nu zīme? redzi, tikko nogriezās pa kreisi. Pat bet kā mums? Tūlīt? Jā. Varbūt, braucamā, ok. Iedomājies. Čomās, ko nekad neesmu redzējis, kā iet, jāveicina nepši. Kādā sakarā? Mums jābrauc cikā? Gaisa gabals vai mērots? Mums ir jābrauc. Hei, neapteikt. Tak nomierinies, viss būs kārtībā. Es triedošu viens no savām vislabākajām smaržām, kuras es nopirku no viena mazliet uzbāzīga, bet diezgan dāsna vīrieša. Viņš teica, ka oriģināls. Jūsu galamērķis ir sasniegts. Nu, skrien klāt. Vai Gabriela? Tas iekšā. Izstādi. Nākat. Reku man puķu kolekcija. Paskatās. Šī ir jau. Reku tur man pucītas ir. Nāc puisi pagalām. Nu, zini, es te
neredzu neko līdzīgu vējiem līdzi, un arī jaukas Jā, paklājas es arī. neredzu. Esam pareizi. Nu, jā, tad es varbūt kā tēļiņu zāļu gribat Zāļu. ko. Piesēžat, jā. Es stopju. Sveiks, kāda situācija? Nu, mēs esam klāt, bet šķiet tā nav īstā. Ko? Kāds saka? Paldies. Nu, likās, ka būs daudz jaunāk un ne tik dīvaini. Viņai ir puču kolekcija. Nu jā, puču. Bet kā tu to zini? Nav svarīgi, es to atbildu. Ko? Nu tās, rekurēži, pucītis tur. Viena ir Terēze, viena ir Marija, un tas ir Dievs. Jau. Jā, vīrs katru dienu papildina kolekciju. Smuki. Vai šī ir tava adrese? Es lasīju temā. Nu, tur rakstīts Via Aldo Moro 34. Nu jā. Šī ir Jā. Gabriela Blanka. Un, Sanāk. meitenī, tu taču sajaukusies. Bet šī ir. Gabriela vairs nav starp mums. Viņa ir tur augšā. Otrajā stāvā. Jā. Gabriela. Jā. Vējiem bija. Jogas var. Izabela? Gabriela! Nāc iekšā. Tāda stāsta bija, ka mēs tev kaut kāda patīk sievieti pūtē, kas ir man, kas ir mūsu vecāki? Kas tas bija? Tev viss izstāsta. Gabriela? Tu? Jā, es domāju, ka man vairs neredzēt. Dar cik tu labi izskaties. Es? Man kāds palīdzēja, bet tas jau vairs nav svarīgi. Jā. Atceries 1998. gadu 13. septembri pulksteni 3, kad tu no manis aizņēmies 12 frankus. Pusdienu piedāvājumā. Frankus? Jā, tieši tā frankus. Vesels 12. Nu, aizēsim, sameklējam. Un tad nāc atpakaļ. Palīdās, jā. Jā. Man tikai 11 franki. Man. Labi. Tiksimies tiesā. Zīmēju visās Francijas vietās un izbaudīju skatus. Šeit redzams, kā viņš zīmē savu slavenāko darbu. Keita kļuva par profesionālu arfas spēlētāju. Uz viņas koncertiem aizgāja miljoni. Un visiem patika. Izabela pārcēlās Itāliju, lai draudzētos savu māsu.
Viņas apmeklē jogu un meditē brīvajos brīžos. Tagad mēs vēlētos, lai paldies ar aplausiem sagaidīts aktierus. Elīna Reģina, Tīmara Butelīte, Dana Daugavieta, Paula Viļuma, Izabēles, Māra Neļķa, Linda Martinsone, Emīlija Lodiņa, Katrīna Kulce, aizbraukniekiem Katrīna Lošaka, Kāris Krišjāns, Tomas Zurtis un Roberts Krēsniņš. Francūzs Katrīna Lošaka un Edvards Jurīckis. Tērnēs, Lermas un Meitas mazā balstīņa Kristiāna Gudženko. Bārmens un viesnīgais Ante Kirjoko, Pūču Gabriela Kārlis Krišjāns, Māsa Gabriela Marka Aleksa, Pārdevējs un ģīmes Ciņa Broma, Odeta Zīle, Elīza Ana un Mārtiņš Vīgis. Nu jā.